Žēlastība jums un miers ir no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim šīs dienas evaņģēlija mūsu sprediķa tekstu, kas ir pie Lūkas evaņģēlijā 18. nodaļā no 9. līdz 14. pantam. Bet tiem, kas bija pārliecināti par savu taisnību un raudzījās uz citiem no augšas, viņš stāstīja šādu līdzību. 2 cilvēki iegāja templī lūgt Dievu. Viens bija farizējs, otrs muitnieks. Farizējs nostājās un pie sevis lūdza: Ak, Dievs, es tev pateicos, ka neesmu tāds kā citi, izspiedēji, netaisnie, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis nodokļu piezinējs. 2 reizes nedēļā es gavēju, un es dodu 10. tiesu no visa, ko iegūstu. Turpretī muitnieks, kas stāvēja tālāk, neuzdrīkstējās pat acis pacelt pret debesīm, bet cita sev pie krūtīm un lūdzās: Ak, Dievs, esi žēlīgs pret mani grēcinieku. Es jums saku, šis cilvēks aizgāja mājās atzīts par taisnīgāku nekā otrs, jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemots, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžieties, lūdzu. Mūsu šodienas pārdomu teksts ir reliģiozais cilvēks un ticības cilvēks. Šos divus pretstatus, reliģiozitāti un ticību, pārstāv farizējs un muitnieks, jeb nodokļu piedzinējs. Vārds reliģija ir kļuvis tik pašsaprotami lietots, ka šo jēdzienu nemaz it kā nevajag paskaidrot, proti reliģiju vairumam saistās ar baznīcu un ticīgajiem. Tomēr ir daudzas un atšķirīgas reliģijas, tādēļ ar vienu teikumu nemaz nevar pateikt, kas reliģija ir. Šis latīņu vārds apzīmē to, ko cilvēks domā un dara attiecībā uz pārdabisko, neredzamo un dievišķo. Taču šā vārda izcelsme patiesībā nav īsti skaidra. Romiešu domātājs un politiķis, retoriķis Cicerons, kurš dzīvoja apmēram 100 gadus pirms Kristus, uzskatīja, ka jēdziens reliģija cēlies no latīņu vārda relegere, apdomāt. Taču 4. gadsimta romiešu teologs Laktantijs uzskatīja, ka reliģijas vārds atvasināts no latīņu vārda religāre, kas nozīmē saistīt, siet, piesiet. Zīmīgi, ka Kristum ticīgais Laktantijs jēdziena vietā, kas apzīmē spriešanu, domāšanu un izvērtēšanu, drīzāk izvēlējās vārdu, kas apzīmē saistību un atkarību. Jo cilvēkam velti domāt un spriest par Dievu, pirms Dievs to pats nav atklājis sev un saistījis cilvēku pie sevis. Tādēļ kristīgo ticību par reliģiju tajā nozīmē, kā cilvēku uzskatus par dievišķo saukt nav īsti pareizi, jo kristīgā ticība drīzāk ir dievišķa atkarība, cerība, uzticēšanās, mīlestība un pateicība tam, kas mums atklājies kā Dieva dēls, Kungs Jēzus Kristus. Bībele no pašām pirmajām nodaļām Mūzes grāmatās māca par to, ka grēcinieks visās lietās ir pilnībā atkarīgs no Dieva žēlastības. Tātad no tā,
kā Dievs cilvēku saista un uztur pie sevis. Apostols Pāvils raksta par dievišķās mīlestības un glābšanas saitēm kristīgajā draudzē, pieminot gan to saiti, ar kuru Dievs mūs sējas pie Kristus pestīšanas nopelna, gan arī to, ar kuru savā starpā ir sasieti visi, kas pielūdz Dievu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Tā apostols Efeziešu vēstulē 4. nodaļā raksta: tad nu važās slēgt savu kunga dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa aicinājuma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viens kungs, viena ticība, viena cerība, viņā visa miesa kopā saturēta, ar visādām palīgas saitēm vienota. Un savā vēstulē Kolosiešiem 2. nodaļā viņš raksta, ka neviens virs zemes, lai cik svēts un fanātiski reliģijos, tas arī neizliktos sev un citiem, nevienam nav tiesība pārraut vai atraisīt to žēlastības saiti, ar kuru Kristus jūs katru ir sējis pie grēka piedošanas evaņģēlija. Un viņš raksta, nevienam nav tiesību atņemt jums jūsu balvu, kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem, un kaut arī tas lepojas ar parādībām, ko viņš redzējis. Tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā un neturas pie galvas, no kuras ar saišu un dzīslu palīdzību visa miesa tiek vienota kopā, saturēta un aug. Tad, ja mēs runājam par kristīgo reliģiju, tad vienīgi tā, ka Dievs paceļ grēcinieku caur savu vārdu un žēlastības dāvanām piesien ar ticību un brālības gara saiti pie Kristus nopelna kopā ar visiem ticības brāļiem un māsām. Lūk, tāda reliģijas aina. Kristus līdzībā par farizeju un muitnieku rāda atšķirības starp labo darbu reliģiju un starp to, kā izpaužas dzīva ticība. Farizejs un muitnieks. Divi seni cilvēku reliģiozitātes prototipi, kas viena otram pilnībā pretstatā. Lūk, vēl daži Bībeles piemēri par šādiem pretstatiem. Lepnais Kains, pirmais starp tiem, kas zimuši šajā pasaulē, un ar kuru Ādams un Ieva tik ļoti lepojās. Un pazemīgais Ābels, kuru vecāki neievēroja, bet kurš mīlēja Dievu un kuru Dievs mīlēja. Vēl rīcības vīrs Ēzavs, kur medījuma cepeši tik ļoti garšoja vecajam Īzakam, un ticības turētājs Jēkabs, kurš visu mūžu bēguļoja un tika nicināts. Nežēlīgais lepnais greizsirdis ķēniņš Sauls un dievbijīgais pazemīgais Dāvids. Šie prototipi pārstāv divas nesamierināmas uzskatu kustības – pasaules godības teoloģiju un Kristus krusta teoloģiju. Un ir tā, ka mirstīgas domāšanas reliģija aizvien nostājas pret dievišķās saites saistības dvēseles ticību. Reliģija pret ticību. Un pasaules godības teologi nicina tos, kas sludina Kristus krustu, pazemojumu, nožēlojamību un nāvi. Tādēļ iespaidīgas masu reliģiozitātes izpausmes nostājās pret to mazo pulciņu, kas grēku piedošanas evaņģēliju
tur augstāk par pasaulīgās reliģiozitātes ārējo izrādīšanos un darbībām. Apostols Pāvils 1. vēstulē korintiešiem sāk 10. pantu ar pilnīgas saistības un atkarības vārdiem, bet no Dieva žēlastības viņš raksta: es esmu, kas es esmu. Tā Pāvils apliecina, ka pat viņa apustuliskā personība un viņa sludinātais un rakstītais vārds nav viņa paša spēks un gudrība, bet vienīgi Dieva nopelns. Svētais Pāvils ar lielākām tiesībām, kā jebkurš cits, būtu varējis lielīties, cik labi, ka viņš nav tāds kā izvirtušie korintieši, vai maldu samulsinātie galatieši, vai pasaules mantai nodevušies iedomīgie efezieši. Cik labi, ka viņš ir šķīsts un gudrs un reliģijos vīrs, kam piemīt visas īpašības, lai Dievs to izredzētu nest Kristus evaņģēliju gaismu visai pasaulē. Lūk, kāds viņš, ka pat Dievs viņu izvēlējās un sūtīja pasaulē. Tā vietā Pāvils raksta, ka viņš nav cienīgs, lai viņu sauktu par apostuli, bet ka tomēr viņš tāds ir Dieva žēlastības dēļ. Un ka Dieva žēlastība nav bijusi veltīga, jo viņš raksta, ka viņš ir strādājis vairāk par visiem citiem apostuļiem, evaņģelizējot gan jūdus, gan pagānus un nesot Kristus grēku piedošanas evaņģēliju dievišķo gaismu arī šim mūsu Eiropas kontinentam, tā liekot pamatu visai rietumu civilizācijai. Un apbrīnojamais Kristus apostols Pāvils, kristīgās baznīcas pirmais un cienījamākais teologs, šo teikumu nobeidz ar vārdiem, kas pilnīgi sveši paštaisnajam farizējam, kas sveši un nepieņemami arī tiem šodienas reliģioziem cilvēkiem, kas apdomājuši un izvēlējušies atkrist no žēlastības un no patiesības, ticības Kristus krustam un ir nolēmuši Dievam pienest paši savas reliģiozās idejas, darbus, aizrautību vai pat fanatismu. Jo Pāvils saka, viss, ko esmu paveicis, patiesi ir dišs un svētīgs, bet tomēr to neesmu paveicis es, bet Dieva žēlastība, kas ir bijusi ar mani. Ar šiem vārdiem mēs varam teikt, svētais Pāvils ieiet templī un nostājas blakus nevis savas šķiras un reliģijas brālim farizējam, bet nostājas blakus nicinātam, ticīgam grēciniekam, ar kuru krietnie farizēji pat nesarunājās, nesarokojās un nesēdēja pie viena galda. Un arī Pāvils lūdza, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Jo arī Pāvils bija nevis reliģijos, bet gan īstas un dzīves ticības vīrs, ar garu saiti saistīts pie savu kunga Jēzus Kristus krusta. Kristus šajā līdzībā māca kristīgās baznīcas pirmo ticības artikulu – grēcinieka attaisnošanu ticībā, vainīgā attaisnošanu ticībā. Un saka, ka grēcīgais muitnieks aizgāja mājās attaisnots vai attaisnotāks, lai arī iespējams bija vainīgs kādos grēkos, kas bieži sastopam tādā sabiedrībā, kur darbojas muitnieki un parādu piedzinēji, varmācīgā izspiešanā, varbūt korupcijā, iespējams pat izvērtībā. Tādēļ viņš nepacēla savus acis, bet sita pie krūtīm un teica, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Tādēļ, ko gan citu kā muitnieku ticību uzteica Kristus, jo muitnieks, neraugoties uz to, ka atzina sevi vainīgu visos pasaules grēkos,
tomēr gāja uz templi lūgt Dieva žēlastību. Bet reliģiozais farizējs gluži pretēji gāja uz templi pateikties Dievam, ka ir bez grēka, ka spēj būt šķīsts, krietns un dievbijīgs un pildīt un pat pārpildīt baušļus. Lūk, muitnieka ticība pret farizēju aplamo reliģiozitāti. Lūk, slimais, kā citviet saka Kristus, iepratīm veselajam. Viens nācis pēc dziedināšanas, otrs pēc atzinības un atalgojuma. Viens tic Dieva žēlastībai, otrs tic pats sev. Jo ko gan līdzi, ja arī paštaisnais pateicis Dievam un piesauc viņu svēto vārdu, bet viņam nav vajadzīgs tas, ko Dievs Kristū ir nesis pasaulē. Viņam nav vajadzīga grēku piedošanas evaņģēlijs un žēlastība. Apostols Pāvils saka, jo no žēlastības jūs esat attaisnoti ticībā, un tas nav no jums pašiem, bet no Kunga Kristus. Šie vārdi skan svēti un mīļi grēcinieku ausīm. Bet tie ir netīkami paštaisnības reliģijas sekotājiem. Kam blakus nostājamies mēs, farizējs un muitnieks, tie šķiet galēji gadījumi. Farizējs šķiet pārāk fanātisks, reliģisks darbonis. Viņš gavēja, atceraties, 2 reizes nedēļā. Kaut arī Mūzes bauslība gavēni pavēlēja tikai 1 reizi gadā, lielā salīdzināšanas dienā. Tad viņš pārpildīja noteikumus vairāk reižu. Mūzes bauslība noteica 10. tiesu dot tikai no peļņas un no lauka augiem, bet ne no visa, kas cilvēkam pieder, bet farizējs deva daudz vairāk, cik uzslavējam. Savukārt muitnieks nāca no pārāk tumšas sabiedrības slāņa, tā varētu likties. Parādu piedzinējs, melnās ekonomikas, seno reketieru un kukuļotāju sabiedrības, kur arī zakt, slepkavot un nodoties netiklībai bija parasta lieta. Varbūt templī ir vieta kaut kur pa vidu starp šiem diviem. Vieta, kur nostāties tādiem, kas Dievu priekšā nav pārlieku pašapzinīgi kā farizējs, bet kas sev tomēr arī nenoliedz kā muitnieks, tā teikt, nepārspīlē. Varbūt ir kāds zelta vidusceļš, kristīga reliģiozitāte, kas paklanās Dievam pāris reizes gadā, visumā dzīvo krietni, tikai tā mazliet grēko un atturīgi pateicis par evaņģēliju, tā teikt, visu ar mēru. Taču Dieva dzīvās reliģijas saite ir ticības saite, kas piesien cilvēku tieši grēku piedošanai, evaņģēlijam. Un Kristus grēku piedošanas evaņģēlijs ir visas baznīcas un kristīgās ticības pamats un saturs. Tādēļ tie, kas sev šķiet veseli, vai vismaz labā veselībā, bez grēka, vai tikai pa pusē slimi, īsta prieka un atvieglojumu evaņģēliju vārdos par grēku piedošanu neatrod, bet meklē sev savādākas reliģijas, kur darboties prātam un miesai un vingrot un ņemties, un kur reliģiozais labo darbu cilvēks un viņa darbi tomēr tiek godāti. Bet tas, kurš meklē nostāties kaut kur farizējiem un muitniekam pa vidu, patiesībā ir garīgi vienaldzīgs cilvēks. Ticībā tikko remdens, kas pakāpeniski atdziest, un kur sirds palēnām nocietinās tā, kā paaugstinās pāri grēku atziņai un nožēlai. Un tam pēc grēka piedošanas
vairs nemaz neslāpst. Kristus brīdina, ka tāds tiks pazemots. Kas ir templis? Izraēliešiem tas bija Dieva templis Jeruzālēmē, viens vienīgs visā pasaulē. Kristus teica, ka viņš šo templi nojauks un 3 dienās uzcels no jauna. To viņš arī izdarīja. Tika sists krustā, nomira, augšām cēlās no mirušiem, uzkāpa debesīs un sēdās uz Dieva visu valdītāju troņa. Tā viņš pats ir kļuvis mūsu vienīgais templis. Cita tempļa, kurā grēcinieks varētu ieiet un tikt attaisnots un pacelts svētumā, pasaulē nav. Tādēļ tā vienīgā vieta, kur mēs runājam ar Dievu, ir Kristu, viņa vārdos un viņa svētās patiesības priekšā. Tēlošana, meli un izlikšanās tur nedara. Apostols Pāvils korintiešiem raksta: brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko es jums esmu pasludinājis, ko jūs arī esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to patarat tādā veidā, kā es jums to pasludināju. Citādi jūs veltīgi būtu kļuvuši ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem. Pasaulē ir tūkstošiem dažādu lielisku reliģisku celtņu. Bet svētajos rakstos mēs lasām, ka vienīgi Kristus templis ir garīgs templis, kas nav celts cilvēku domās, cilvēku centībā, upuros vai ar rokām, bet dibināts Dieva dēla nāvē un augšām celšanā, viņa svētajās asinīs un miesā. Un Kristus devās pie krusta Golgātā tikai vienīgā iemesla dēļ, lai izpirktu pasaules grēkus un dāvātu grēku piedošanu, lai atjaunotu grēku pārrauto cilvēku un Dieva vienības saiti. Tādēļ, brāļi un māsas, Kristu vienīgā īstā garīgā vieta ir bēgt no labo darbu reliģijām un farizēju goda ložām un stāties blakus muitniekam. Patiesa lūgšana, ko Dievs uzklausa, ir muitnieku lūgšana. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Uz tādu lūgšanu Kristus atbild: ņemies droši prātu un mierīgu sirdi. Tavi grēki tev ir piedoti. Manās asinīs tu esi attaisnots. Es tevi paaugstinu un pasludinu par svētu. Tādēļ ejiet droši Kristus celtajā jaunās derības templī un ļaujiet, lai pestītājs jūs cieši saista pie grēka piedošanas evaņģēlija ar visām saitēm, ko viņš ticīgo draudzei ir novēlējis. Vārdu mācību, grēku piedošanu, svēto kristību un vakarēdienu. Šīs reliģijas templis ir domāts slimajiem, neveselajiem, ne tiem, kas domā, ka ir taisni, bet tiem, kam sāp viņu grēki. Kristus garīgais templis ir mūsu vidū. Mēs esam tā locekļi. Un caur ticību mēs esam saistīti Kristū. Ļaujiet, lai viņa grēku piedošanas evaņģēlijs jūs dziedina. Lūdziet un sauciet pēc viņa, un viņš jūs bagātīgi svētīs. Nepaaugstinēties ne Dieva, ne cilvēku priekšā, bet ļaujiet, lai Kristus pats jūs paaugstina. Un viņš jūs jau ir attaisnojis un paaugstinājis. Un vēl paaugstinās tā, ka izbeigsiet ellei, kas sagatavot paštaisniem reliģioziem cilvēkiem, un mantosiet debesis, ko Dievs sagatavojas tiem, kas tic Kristus vārdiem. Ticiet tiem. Āmen.